Сегодня здесь принимают президентов, звучат государственные гимны, подписываются важные соглашения. А когда-то здесь жарили картошку и сушили белье. Это Рижский замок, и у него была личная жизнь. Во времена Первой Латвийской Республики Рижский замок был не только официальной резиденцией власти. Это был адрес, по которому действительно жили люди. Tie bija dienas dzīvokļi, jo Rīgas pils tajā laikā šeit ir iestādes, dažādas pārvaldes iestādes. Un, kā jau es pieminēju, tātad no 22. gada Rīgas pils ir valsts prezidenta rezidents, un, protams, ka prezidentam ir apkalpojošais personāls arī. Un ir šoferis, tātad ir šofera dzīvoklis Rīgas pilī, ir adjutants prezidentam, kuram arī ir dzīvoklis, un ir tātad arī šie dažādi mazākie, tā saucamie mazie cilvēciņi. В 1925 году в замке было 20 квартир. Некоторые из них располагались прямо здесь, в этом коридоре. Например, квартира архивариуса. До нас дошли и фотографии того времени. Šis ir tas pats skats, kas ir šajā fotogrāfijā. Redziet? Šīs te durvis un rekutā. Un tur bija dzīvoklis. Un tur tās durvis ved uz dzīvokli, arhīvu pārziņu dzīvokli. Un kas tur tagad ir? Un tagad mēs varam ieiet, jā, un tagad šeit ir arī patiesībā unikāla iespēja ieraudzīt, kā te izskatījās pils uzcelšanas brīdī. Šis ir pils remteris, un šajā laikā, tad, kad ir tapusi šī fotogrāfija, piemēram, tad šeit mēs neredzētu tādu skatu, tāpēc, ka šeit bija starpstāvu pārsegums, un šeit bija sadalīts vēl tādās mazākās telpiņās, daudz mazākās telpiņās. Во дворе замка на игрушечной машинке когда-то разъезжал маленький Валдес, сын Кристофера Земитеса, водителя президента Альберта Квесиса. Его семья тоже жила здесь. В этих же стенах по соседству с чиновниками и служащими росли дети, звучал смех, шла повседневная жизнь. Šie ir tie lielie galvenie vārti. Un pa tiem tad ienākot iekšā, tad ir šis pagalms, te ir galvenā ieeja pie prezidenta. Un šeit, tagad grūti drusciņi saskatīt, bet šeit šie divi tālākie logi otrajā stāvā, tas bija šis dzīvoklis. Šoferim tātad arī ir tajā laikā 3 istabu dzīvoklis konkrēti šeit ģimenei. Bet tas jau tāds liels patiesībā dzīvoklis sanāk uz to brīdi, bet tepat blakus viņam kaimiņos dzīvo šis te pils šveicars. Tam ir 2 istabiņas arī, un tad tur vēl uz otru pusi. Tur tālāk ir pils sulēņa dzīvoklis. Tam gan bijusi ir tikai 1 istabiņa tajā laikā. Un interesanti ir arī tas, ka šiem dzīvokļiem nav katram sava tualete un vannas istaba, viņiem tā ir kopēja. На верхних этажах находились покои самого президента. И в этом, пожалуй, главное отличие от сегодняшнего дня. Сейчас замок исключительно место работы главы государства. Тогда же он был еще и домом. Не каждый может сказать, что его сосед – президент страны. Prezidents ir kaimiņos, un to mums patiesībā arī ļoti jauki apliecina vēl šīs 2 unikālās šofera ģimenes bildītes, kur ir šis pats mazais puisītis, šofera dēls Valdis kopā ar māmu un vecmāmiņu, un šīs ir prezidenta telpas. Šī ir tagadējā baltā zāle, savukārt šī ir tā laika prezidenta ēdamistaba. И все же границы существовали. У президента был собственный сад, закрытая территория, куда соседям входа не было. Хотя, если подумать, запреты редко становятся настоящим препятствием для детского любопытства. Во всяком случае, для Дзидры, дочери Раймонда Бебриса, коменданта замка. Viņi dzīvoja no 1936. līdz 40. gadam. 40. gada jūnijam dzīvoja Rīgas pilī. Un tad viņa kā maza meitene ir atcerējusies, kā viņa tur ir arī kopā ar māsām. Viņai bija 2 māsas, 3 bērni auga šajā ģimenē. Kā viņas ir gājušas, tur auga pils dārzā, prezidenta dārzā, tur tāds bumbieru koks ir bijis, un ka viņas tur kā meitenes tur ir reizes sazagušās bumbierus. Un ka tēvs toreiz esot viņām ļoti dusmīgs bijis un atnesis veselu maisu ar bumbieriem un teikusi šīm te meitenēm, ka tā kā no svešiem kokiem vairāk neņemat, kad te jums būs.
Однако замок помнит не только тихие бытовые сцены. Он пережил и драматические страницы истории. Во время наступления войск Бермонта на Ригу, когда Рижский замок оказался под серьезным натиском, в его стенах продолжали жить люди. Среди них семья управляющего замка Яниса Дзелсгалвиса. Его сыну Николаю на тот момент было 7 лет. Viņš vēlāk ir trimdā savas atmiņas rakstījis. Viņš ir pieminējis šo epizodi, ka viņa tēvs tajā laikā ir visu laiku skatījies, uzpasējis to karogu Latvijas Svētā gara tornī. Vai tas tur vēl ir un lai nav nokritis un lai tur viss ir kārtībā, lai viņš tur plīvo. Jo tas bija arī tāda simboliska epizode šajā laikā. История не щадила никого. Надвигающаяся война заставляла думать о безопасности. В 1937-м в президентской квартире было оборудовано бомбоубежище. Тревожное напоминание о времени, когда даже дом внутри крепости уже не казался надежной защитой. Круглое помещение, и оно было оборудовано и вентиляцией, которая работала и механическим путем, то есть хранитель замка Ronalds Majors, который все время тут работал в замке, он рассказывал, что там еще в 90-е годы сохранились еще вентиляционные оборудования, которые помогало в случае чего тогда получить там свежий воздух. Получается комплекс квартира президента вместе с бомбоубежищем. Квартиры были здесь и в советское время. На страничке музея в соцсетях читатели делятся воспоминаниями о том, как когда-то, будучи детьми, сидели здесь, на этом заборе, смотрели на Даугаву, обсуждали свои секреты. История меняется, статус здания меняется, но за парадным фасадом неизменным остается его человеческий слой. Елена Вихрова, Артем Кучерян, ЛСМ.